Labdien! Prieks jūs atkal redzēt tik pulkā skaitā. Tas nekas, ka mēs esam sadalījušies it kā pa divām zālēm, bet izskatās, ka jūs daudz arī šeit. Jā, man tā vēlme bija šodien nedaudz varbūt par tām bāzes lietām, kas varbūt ikdienas steigā aizmirstās. Jo bieži vien liekas, kad ir kaut kāda puspatiesība, mēs esam tā inerces pēc jau gadiem strādājuši, bet, kad sāk analizēt situāciju, izrādās, ka nav tik vienkārši. Ja tie, kas vairāk jau ir tas gods, kuriem jau ir vairāk saukt sev par datu aizsardzības speciālistiem, tie parasti redz tās problēmas, tur, kur citi viņas neredz, tad šī prezentācija tiešām ir vairāk tiem, kur vēl nav saskatījuši problēmas. Kāpēc tas viss? Protams, regula. Regula nosaka detalizētākas prasības, detalizētākas tiesības, un ja vienai pusē ir tiesības, tad otrai pusē ir pienākumi. Varētu teikt, ka šodien šīs dienas laikā jau, sākot no rīta, jau kur kolēģis Ivo vai Datu valsts inspekcijas pārstāvs jau runāja par pienākumiem, cik tad var par tiem pienākumiem. Bet man tā ideja ir vairāk šodien tiem bāzes lietām, ar kurām tad mums ir jātiek skaidrībā pašām pirmajām. Proti, kas tad mēs tādi esam tajā īstajā purvā ar personas datiem. Mums ir daudz dažādi dati, no dažādiem ceļiem atnāk, un kas mēs esam, ko mēs esam tiesīgi darīt ar viņiem, un ko mēs neesam tiesīgi darīt. Jā. Vēsturiski iesaistītās puses ir daudz un dažādas. Piemēram, šeit es esmu vairāk salikusi arī jau no regulas tos statusus. Daži ir no regulas, daži nav. Pirmajā tuvinājumā uzreiz varam teikt, ka, ja mēs runājam par personas datu aizsardzību, tad mums vairs, un ja mums šajā datu sadarbībā plūst dati, tad mums nav vairs vienkārši pakalpojums sniedzējs, vienkārši sadarbības partners, vai vienkārši kaut kāda trešā persona, ar kuru mēs baiga labi sadarbojamies, un kurai mēs taču varam kaut ko iedot, lai arī viņiem tas bizness varbūt attīstās. Mums ir forša lojalitātes programma, copy, paste, un kolēģiem, bet citam konkurentam arī ir forša lojalitātes programma. Bet, ja mēs kā jau jūs nojaušat, skatāmies datu aizsardzībā, tas nav tik vienkārši, jo visam mistiskais vārds, kas daudzas reizes šodien skanēja, ir jābūt tiesiskajiem pamatam. Mums ir jāsaprot, kāpēc, kādēļ, un kuram mēs ko dodam. Pirmajā tuvinājumā, lai tā bilde ir tomēr skaidrāk, gribētu izdalīt regulas kontekstā uzņēmumu un uzņēmumu grupu. Jauni jēdzieni. Ja šobrīd jau arī no rīta Datu valsts inspekcijas pārstāvis teica, ka pa visu ir atbildīgs pārziņas. Ja kaut kas, tad viņu sitīs. Bet regula saka, kad ir uzņēmumu grupa, kur ir, kā jau tas dzīvē ir viens kontrolējošais uzņēmums un ir daži atkarīgie uzņēmumi. Kā rezultātā problemātika jau rodās tajā, kurš te tur ir pārziņas. Māte teica, meita dara. Vai mēs kaut kādus lēmumus pieņemam vai nepieņemam. Uzņēmums, kas ir vēl interesantāk vienība, kur saskaņā ar regulas definīciju uzņēmumā obligāti nav šīs juridiskās saistības vajadzīgas, kad ir kaut kāda saikne. Noteicošāks vairāk ir šī ekonomiskā varbūt interese, saimnieciskā interese. Un tad tas ir tas, ko varbūt līdz šim varēja slēpties. It kā formāli mēs neesam saistīti, un līdz ar to mēs nezinām, ko tie dara, jūs nezināt, ko mēs dara, bet, ja mums ir kopēja interese, tad tā ir kopēja interese. Šo jau kā uzņēmumu jēdzienu jau apspēlēja arī Eiropas Savienības tiesa spriedumā pret Google Corporation pret Spāniju, kur arī Googles pozīcija bija nedaudz sadalīt sevi. Google Corporation ir atbildīgs par meklētāju rīku, jeb searchingu, bet viņš ir ASV reģistrēts, līdz ar to lieciet mums svētu mieru.
Un savukārt Google Spānija ir atbildīgs tikai par reklāmas vietām, kur Eiropas Savienības tiesa tomēr pateica, pagaidiet, jums ir kopēja ekonomiskā interese. Kā jūs tā domājat sadalīties, jo viss jau balstās uz vienu pasākumu. Vēl trešā persona. Juristiem varbūt tās ir viena tāda izpratne, kas arī nav nepareizi, bet ja mēs paskatāmies gan pašreiz data aizsardzības likumā, gan regulā, tad, lai tai trešā persona ir tas ārējais loks. Un lai mēs tai trešajai personai kaut kādus datus nodotu, mums ir jāsaprot atkal tas mistiskais tiesiskais pamats. Vai mums ir tiesības dot, vai mums nav tiesības dot tos datus. Un te ir tā analīze par visiem šiem mazajiem likuma pienākumu izpildi, ko piemēram valsts ieņēmuma dienestam. Mēs dosim par tiem darbiniekiem datus, vai mēs gribam vai negribam. Bet mums ir likums, kas saka, ka mums tie dati ir viņiem jādod. Kā rezultātā pret jebkuru darba devēju valsts ieņēmuma dienests, piemēram, ir trešā persona. Protams, bez ievērības nevar atstāt vienu tādu būtisku spēlētāju, kas ir Datu valsts inspekcija, uzraugošā iestāde, kas arī varētu tieši datu apstrādē noteikti neiesaistītos, bet viņi varētu arī kā trešo personu vērtēt, ka pie noteiktiem priekšnoteikumiem viņi piekļūst šiem datiem. Un tad ir tie divi galvenie spēlētāji un divu galveno spēlētāju problemātika. Pārzinis un operators. Un tas ir tas, kura tā problēma ir, kad mums ir sadarbības partners. Mēs fantastiski 5 gadus jau strādājam, mums bija kopēji kaut kādi mērķi, kaut kādas idejas, bet kāds mums ir status? Kurš kuram dod uzdevumu? Kurš ir lemtiesīgais? Abas puses ir vienādas vai kā? Līdz ar to es padziļinātāk pieskaršos nedaudz šiem pārziņa un apstrādātāji, jeb pašreiz vēl personas datu operatora statusiem un to problemātiku, kur rodās. Pārziņas, valsts pašvaldība iestāde, fiziski juridiska persona, aģentūra vai cita struktūra, kas viena pati vai kopīgi ar citiem nosaka personas datu apstrādes nolūkus un mērķus un līdzekļus. Jau šodien ieskicēju, ka viena pati vai kopā, kas ir būtiski skatīties, un, ja lai noteiktu to pārziņu, kas tad nosaka? Pie noteikšanas ir arī tā vienkārši pateikt, ka mums jānoslēdz līgums, un mēs līgumā uzdosim uzdevumu kādam, piemēram, tam pašam apstrādātājiem, un tad jau mēs esam smuki skaisti sakārtojuši attiecības. Nebūt nē, jau 29. panta darba grupas, jau direktīvas kontekstā, jau fizisko personu datu aizsardzības kontekstā, tiek runāts par to, ka jāanalizē ir faktiskā situācija. Jā, papīrs pacieš visu. Bet ja tam papīram nebūs atbilstoši faktiskā situācija, un tas pierādīsies piemēram kaut kādā pasākumā, kaut kādā pārbaudē, tad iespējams, ka tā bilde atkal nav skaidra. Tāpatās nosaka. Kas tad nosaka? Standartā, tad, kad mēs paši izlēmām, un tad, kad likums mums uzliek kaut kādu pienākumu. Piemēram, tai pašā manā mīļajā piemērā par valsts ieņēmuma dienestu. Likums mums uzliek par pienākumu, par darbiniekiem, ja mēs esam uzņēmums, aizsūtīt tos datus valsts ieņēmuma dienestam. Līdz ar to likums, ja mēs esam uzņēmēji, jau uzliek mums noteikts pienākums. Tāpatās, ja mēs darbojamies kaut kādā reglamentētā sfērā, tad, esot šajā reglamentētajā sfērā, mums jau ir konkrēti uzdevumu uzlikt, kas iespējams ir speciālo normatīvo aktu, kas mums ir jādara. Tad izriet no netiešās kompetences vai faktiskās ietekmes. Un kuram tad ir varas pozīcijas par to situāciju? Mans mīļais piemērs, kur, teikšu tā, zinātnieki vēl strīdās, kolēģi vēl strīdās, visas mājaslapas grib ielikt kodiņu, lai Google analītiku tad paskatās, kas tam mums tajā mājaslapā notiek. Kurš tur pārziņas, kurš tur nav pārziņas. It kā jau uzņēmums izdomāja, ka viņa mājaslapā būs šis kods, lai Google indeksētu. Bet Google neskapēc arī kaut kādu savu interesi.
Viņi ir izdomājusi, ko viņi vēl darīs ar tiem datiem. Līdz ar to šeit dalās jau. Mēs varam teikt, ka mēs izvēlējāmies savu pakalpojumu sniedzēju Google, kas izmanto noteiktu rīku, lai sasniegtu šo mērķi, bet faktiski, vai mums ir iespēja ietekmēt Google? Vai nu ir, vai nu nav, divi varianti. Nu, lūk, kā jau es teicu, līgumiskās attiecības nevienmēr ir noteicošās. Daudz svarīgāks ir faktiskās attiecības. Un ja šobrīd varēja vēl teikt, kad pēc fizisko personu datu aizsardzības likums, kad, tur uztaisam to līgumu, paskatāmies un mēģinam dzīvot pēc tā līguma, tad regula tomēr uzliek daudz lielāku analītisko pienākumu saprast, kas tad tur notiek. Un pārziņas nolūks to mērķi, kādēļ tas notiek. Tas ir tas, ko es teicu. Ja mēs izdomājam darboties parādu piedziņas, piemēram, reglamentētajā sfērā, un mēs esam parādu piedziņas uzņēmums, tad jau mēs esam izlēmuši, jau izvēloties konkrēto sfēru, kādus datus, kādēļ mēs apstrādāsim un kāds mērķis tiks sasniegts. Un pie līdzekļiem runājot, arī datu apstrādātājs, jeb operators, viņš var būt arī mūsu līdzeklis, kā mēs to mērķi, jeb nolūku sasniedzam. Tādējādi līdzekļi var būt dažādi, dažādos apjomos, jo tikpat labi mēs atdodam visu savu komercdarbību. Piemēram, lojalitātes programmu. Mēs izlēmām, ka mums būs lojalitātes programma un atdodam izpildi kādam sadarbības partnerim. Bet kur ir problēma? Jo mums tā problemātika izskanēja. Kad pārziņas jau jebkurā gadījumā, arī regulas kontekstā, viņam ir jāizvēlās tā rīki, atbilstoši tehniski un organizatorisku pasākumu, lai nodrošinātu un spētu uzskatām parādīt, ka apstrāde notiek saskaņā ar šo regulu. Un tad ir tās sadzīviskā problēma izvēlēties lētāko vai dārgāko. Iespējams, jau certu pārstāvis jau pieminēja, ka bieži vien mums ir tas lētākais, ir svarīgākais. Jā, funkcionalitāte varbūt ir, bet vai tā drošība būs? Un vai mums tas sadarbības partners, ko mēs izvēlējāmies, spēs vispār pierādīt, ka viņš to lojalitātes programmu, ja mēs esam nodevuši šo visu uzdevumu, realizē atbilstoši regulai? Viens ir deklarēt līgumā, ka mēs ievērosim. Arī šobrīd praksē ir ļoti daudz līgumu, kur ir fantastiska frāze. Tur tas sadarbības partneris apņemas nodrošināt fizisko personu datu aizsardzības likumu ievērošanu. Punkts. Un ko te viņš darīs? Skaļi nestāstīs, liks mākonī, neliks mākonī tos datus, izmetīs tāpatās vai caur šrēderi, un tad izmetīs, iznīcinās kaut kādas anketas. Īstenībā regula uzliek aizvien daudz lielākus pienākumus apstrādātājiem, ja pārzinim noteikti apstrādātājiem, kas tad tiks darīts. Un par apstrādātāju, jo apstrādātājs ir tā persona, kas veic pārziņa uzdevumā konkrētus uzdevumus, kas apstrādā datus. Kā jau es teicu, tāpat lojalitāti mēs iedevām, un viņš veic mūsu vārdā, nevis savā vārdā. Kur ir praksē problēma? Iedevām uzdevumu, ka mums vajag palielināt, piemēram, klientu skaitu vai kaut ko, un tad izveidojās datu bāzīte ar vieniem vai otriem datiem, un tad beigās, kad rodās jautājums, kad, piemēram, tas pasūtītājs saka, atdodiet manu datu bāzi, ar ko jūs strādājat, lai sasniegtu mūsu līgumu, izrādās, ka tā datu bāzi tam pakalpojumu sniedzējiem. Kur ir patiesība? Patiesība nav nekur pagaidām, jo neviens jau nav startā, sākot šo sadarbību, izlēms, kam kas pieder. Vai tā ir tiesības to datu bāzi tam pasūtītājiem, vai tomēr nē. Līdz ar to tā ir viena no sadzīviskajām problēmām, ka sākumā netiek saprastas status, kuram ir tā lemtiesība, kurš tad ir izlēmis un kurš tikai izpilda uzdevumu. Runājot par uzdevumiem, ko regula ir skaidri pateikusi, ka
viens no pārziņu uzdevumiem, lai arī tas skar apstrādātāju, ir izvēlēties tādus apstrādātājus, kas sniedz pietiekams garantijas, ka tiks īstenot atbilstoši tehniskie un organizatoriskie pasākumi tādā veidā, lai tiktu ievērot regulu. Kā jau es minēju, frāze "mēs ievērosim regulu" ir fantastiska, bet vai tiešām nevajag apsvērt iespēju tomēr līgumā paredzēt arī kontrols mehānismus? Vai mums tas sadarbības partneris ir tik foršs, ka mēs viņam 100% uzticamies, vai tomēr sākumā jums vajadzētu ielikt iekšā kaut kādu frāzi, kad kas notiek x stundā, ja mēs gribam uzzināt, kas tad ar mūsu datiem notiek. Tas vēl jau vairāk svarīgi ir regulas kontekstā, jo tur ir šīs 72 stundas, kad ja mums dati, pārziņa dati, ir kompromitēti kaut kādā veidā, jeb risks viņu konfidencialitātei, mums ir 72 stundu laikā jātiek skaidrībā, kas ir noticis. Un ja mums tajā apstrādātājiem līgumā, piemēram, ar apstrādātāju pateikts, ka viņš reaģē uz mūsu pieprasījumiem 10 dienu laikā, vai mums vispār ir reālas iespējas aizskriet 72 stundu laikā uz datu valsts inspekciju? Visticamākais ne, jo mēs īsti nezinām, kas tad tajā situācijā ir noticis. Tāpat kā šobrīd fizisko personu datu aizsardzības likums nosaka, kad tam ir jābūt fiksētam, jeb rakstveida līgumam, tad regula it kā saka, ka tas var būt līgums vai citu juridisku aktu saskaņā ar Savienības dokumentiem. Un kur līgumā jānorāda līguma priekšmetu, apstrādes ilgumu, apstrādes raksturu un nolūku, personas datu veidus un datu subjektu kategorijas un pārziņu pienākums un tiesības. Tas, ko es jau ieskicēju. Šobrīd praksa ir tāda, kad noslēdzam līgumu piemēram par sadarbību, piemēram telefona operators apzvanīs mūsu klientus, mēs iedodam datubāzi, 2 nedēļās tas ir izdarīts, atpakaļ iedod atskaiti. Līgumā neviena frāze nav, kas notiek ar to datubāzi, ko iedēvu? Tam pakalpojumu sniedzējiem ir jāizdzēš, jāizliek publiski, jāatdod atpakaļ. Un kur tad tā situācija mainās? Mums nav nekur līgumos atteikts. Tagad regula pasaka, ka mums līgumos tam ir jābūt, lai tas līgums atbilstu jau šiem regulas prasībām. Un, protams, tas, ko es arī ieku, pārziņu pienākums un tiesības. Ja pārziņu pienākums no regulas ļoti daudz var izlasīt un salikt frāzes, ka pārzinim ir ļoti daudz pienākumu, tad ar tiesībām, it sevišķi veids ar līgumu ar apstrādātāju, ir problēma. Jo tajā mirklī, kad kā no pārziņu pozīcijām es saku, es gribu apskatīties, kā jūs izpildat to, ko jūs līgumā esat nodeklarējuši, ka jūs izpildat, tad bieži vien es dzirdu frāzi, tā ir mūsu saimnieciskā darbība. Mūsu komercnoslēpums, ko tu gribi līst mūsu saimnieciskajā darbībā. Bet, diemžēl, kas atkal ir tā problēma, regula šīs robežas diezgan sāk nojaukt. Jo tā ideja ir, ja tie ir mani dati un es esmu kaut kur tos savus datus aizdevusi, man ir jābūt kontrolas iespējai un jāzina, kas viņiem tiek klāt, kas netiek klāt, vai faktiskā situācija atbilst deklarētajam. Nu, lūk, kur ir milzīgā problēma. Ja šobrīd, ņemot vērā, ka operators varētu teikt, ka ne pēc fizisko personu datu aizsardzības likuma formāli ne par ko neatbild, tad tiek aizmirsts, ka operatoram, jeb apstrādātājiem, ir ļoti viegli kļūt par pārzini. Un šobrīd, analizējot ikdienā to situāciju, gribās teikt, nav tāds operators, jeb apstrādātājs, kurš ir tikai apstrādātājs. Standarta situācijas, ja tas ir caur līgumu izriet, ir apstākļus, kad viņam saglabājās tā tiesiskā interese. Un attiecībā uz to tiesisko interesi viņam jau ir duāla seja. Viņš jau kļūst gan par operatoru, gan par pārzini. Un to šajā mirklī atkal slēdzot līgums ir jāapsver. Vai tiešām, ja mums tas pakas pasūtītājs saka, pēc tam, kad jūs esat izpildījuši mūsu saistības, to, ko mēs devām kā uzdevumu, vai tiešām mēs varēsim visu izdzēst. Mēs visu izdzēsām, un pēc nedēļas atnāca pasūtītājs un teica, ziniet, man tur šķiet, ka jūs tur kaut ko neizdarījāt. Kā mēs pierādīsim, ja mēs esam izpildījuši vienu no nosacījumiem visu izdzēst?
Un līdz ar to parādās, teiksim, tā sava tiesiskā interese, aizstāvēt savas tiesiskās leģitīmās intereses. Tāpatās grāmatvedība. Katram uzņēmumam ir grāmatvedība, un tur arī vairāk vai mazāk mēdz būt dati. Kā rezultātā, jā, mēs izpildījām, mēs bijām tīrie operatori, jeb apstrādāji, kas izpildīja uzdevumu. Konkrēti deklarēt, bet nevajag aizmirst, ka ir situācijas, ka mēs mainam status. Un šeit status arī nedaudz ir iezīmēts, kādā veidā tad tas mainās, jo viņš kļūst gan par apstrādātāju, gan pārzini. Tikpat labi, ja tiek problēma vēl ir, kas ir identificēta, kad ar ģenerālām klauzulām un tādām frāzēm, kad pārziņas paredz savstarpējā līgumā, ka apstrādātājs drīkst noslēgt līgums ar apakšoperatoriem. Jā, arī regula paredz, ka to drīkst darīt un ka sākotnējā pārziņas drīkst dot vispārēju saskaņojumu. Bet regula saka arī par to, ka tajā mirklī, kad fakts tāds notiek, ir jābūt pārzinim iespējai iebilst. Un te atkal es bieži vien dzirdu, kad ir operators un apakšoperators, mēs taču paši veicam savu saimniecisko darbību, mēs izvēlamies mūsu sadarbības partners. Jā, bet atkal atceramies, dati te ir pārziņa, un tā ir viņa interese. Kāpēc tas ir svarīgi saprast, kas te mums tajā saimniecībā notiek un kam te mēs dodam, un kāpēc mums ir svarīgi tomēr deklarēt diezgan detalizēti, ko drīkst tas apstrādātājs darīt, ko nedrīkst darīt. Neskatoties to, ka viņam var mainīties status. Proti, atkal pārziņas ir atbildīgs. Mums ir jāzina, vai visi principi, piemēram, tiek ievēroti. Vai dati ir likumīgi ievākti, piemēram, tā paša lojalitātes programma. Jā, mēs gribējām lojalitātes programmu. Vai mēs ir ielikts iekšā noteikumos, piemēram, saskaņot tās pašas anketas, kādā veidā tie dati atnāks, no kurienē dabūs. Jo, ja tiks deklarēts, ka tie dati atkal ir pārziņa, pārziņas ir atbildīgs, un viņš izrādās neko nezina, kādā veidā tas notiek. Varbūt tur tā operatora darbinieks atnāca flešiņu no citu uzņēmumu jau ar datiem, un viņi uzradās bez tiesiska pamata. Lūk, idejiski, ja mēs slēdzam līgumus ar operatoriem, apstrādātājiem, mums būtu jāatrunā visas šīs lietas, visi šie principi arī šajos līgumos. Lai mums ir skaidri definēts, ko viņš drīkst darīt, ko viņš nedrīkst darīt. Jo tajā mirklī, kad būs problēma, jeb ziepes, tad būs jautājums, vai mums sāksies bumbiņu mētāšana vai nesāksies. Un kā uz to skatīsies Datvalsts inspekcija. Ja mēs nebūsim skaidri noteikuši. Jo Datvalsts inspekcija jau vērtē gan pārkāpumu būtību, ilgumu un tam līdzīgi, un atkal par to pašu ilgumu. Ja mums tas apstrādātājs neko nav teicis, un viņš ir nodarbojies ar pašdarbību un kļūstot par pārzini, mēs jau nezinām, cik ilgi tur varbūt tās bija kompromitēti tie mūsu dati. Kādas paskaidrojumus varēsim dot Datvalsts inspekcijai? Tāpatās pie visām šīm lietām, protams, tīši vai aiz neuzmanības, kas arī īstenībā ir ļoti viltīgs nosacījums, jo, ja mēs noslēdzam deklaratīvu līgumu ar to pašu apstrādātāju un neieliekam nekādas prasības, nekādas standartus, kas viņam ir jāievēro, to pašu atbilstoši fizisko, datu aizsardzības regulai, te būs no situācijas atkarīgs. Vai tas bija tīši? Jo tajā mirklī, kā man viens kolēģis saka, ja mēs izvēlamies sadarbības partneri no Ziemeļkorejas un sakam, ka viņš ievēros regulu, diez vai mēs varam teikt, ka mēs tā nevarējam apzināties to valstisko situāciju, kur mēs tos datus aizdevām. Kad vai tur varēs uzskatīt, ka ir piemērots viss pūles, lai dati būtu drošībā. Tāpatās visi pasākumi. Visas tās nianses vairāk ir tomēr sekas, ja pārkāpums, ko arī Datvalsts inspekcijas pārstāvs teica, neciklējamies tiem 4 vai 2%, ciklējamies vairāk uz tiem pasākumiem, ko mēs varam darīt. Un viens no tiem pasākumiem tikt skaidrībā par saviem statusiem. Lūk, man vislabāk patīk, ka tiek vērtēts pie administratīvā pārkāpuma tieši vai netieši gūt finansiālie labumi. Manuprāt, tas ir tik viltīgs nosacījums, kas ir vērtējams,
Jo tiešie labumi, ja tiešie finansiālie kaut kādi labumi, tur jau mēs varam redzēt. Ja mēs to datubāzi nopirkām un neieguldījām pūles, tad visa tas bizness, kas balstīts varbūt uz to datubāzi, būs tiešais labums. Bet ja mēs atkal paskatāmies tā uzņēmuma jēdziena sākumā, ko es minēju, vai uzņēmuma grupas, kur uzņēmuma grupa tomēr ir kaut kāda strukturizēta, tad ir jāskatās, ja uzņēmumu vienam Vācijas uzņēmums kolēģis taisa ziepes, Latvijā netaisa ziepes, tad mums kopējais jau apgrozījums jau smuks, bizness jau notiek. Un tādā veidā atkal mēs varam pat, ja mēs esam līdzīgās pozīcijās, piemēram, kā kopējie pārziņi, nonākt pie tā, ka pa cita grēkiem varam atbildēt arī mēs. Un atkal mēs, tā teikt, sākotnēji, mums ir jāsaprot tās savstarpējās attiecības, kas tad mēs īsti esam. Paldies! Es tā īsi. Lūk, paldies. Pateicība tev par dalīšanos ar zināšanām. Un maza jauka dāvaniņa no Stendera. Stendera dāvaniņas vienmēr ir tādas, vai vannai, relaksējošas. Jā, jo relaksēties varbūt vajag. Es tevī klausos un man nepamet šī sajūta, ka mēs Latvijā tiešām esam tādi vareni konspiratīvi tautiņi. Ja mēs jau esam aizdomājušies par tik daudz dažādām niansēm, un patiesībā vienmēr vajag aizdomāties, kā saka, bija tāds izteiciens, sargāt Dievs sargā, vienā mūsu kaimiņu valodā. Bet tad var iedomāties, kā viņi tur ņēmās to likumu pieņemot, jo tur jau noteikti arī bija no visām pusēm visādi ieteikumi. Bet mums ir 2 jautājumi, kurus vēlētos tev uzdot no mūsu šīs dienas dalībniekiem. Tad pirmais ir, kā privātpersonas kā datu turētāji, respektīvi, ja privātpersona tur kaut kādu datubāzi. Vai tādā regulā ir kaut kā strikti norādīts, ka viņi tiešām attiec tikai uz uzņēmumiem vai juridiskām personām vai kaut ko tādu, ja tas nav gluži tik precīzi definēts, jo mums katram telefonā ir bars ar kontaktiem, piemēram? Regula jau smuki pateica, man arī bija rakstīts, ka arī fiziska persona var būt pārziņas. Un regula, un tāpatās kā fizisko personu, tad aizsardzības likums izdala, ja tas tiek apstrādāts personīgā mājas saimniecības vajadzībām, tad visa šī birokrātija neattiecās. Un darba jautājumos mēs nezvanām. Darba jautājumos mēs, bet tur jau tā problēma, vai mēs, ko arī daudziem klientiem man mēdz uzdot, darbinieks izmanto savu personīgo telefonu, kā mums uz viņu skatīties? Kā uz cilvēku, uz kuru mēs ietaupījām un nenopirkām viņam telefonu. Jā, pirmajā tuvinājumā jā, bet šobrīd darbinieki arī kļūst, piemēram, gudrāki, un ņemot vērā, ka drošības jautājumi kļūst aizvien aktuālāk, un tas nākamais līmenis, ko grib IT daļa, viņš saka, mēs gribam uzlikt tur softiņu, sistēmiņu, kas skatīsies, ko mēs varēsim attālināt, monitorēt. Ja tas telefons tiks nozagts, tad mēs izdzēsīsim, un tad tas darbinieks ar savu privāto telefonu sāk domāt. Kāpēc uzņēmuma IT grib tagad mans ģimenes albums skatīt? Tad jau rodas arī šie pieprasījumi pēc telefoniem. Bet tu atbildēji, ka jā, kad ir izdalīts, ja ir tīri privātām mājasaimniecības vajadzībām. Regulas saka, ja vien tas nav saistīts ar profesionālo darbību, jo tikpat labi es varu būt pašnodarbinātā un visu. Pašnodarbinātais un tas jau ir profesionālā darbība, un mēs jau dzīvojam pēc regulas nosacījumiem. Ļoti labi. Manuprāt, tu atbildēji, bet varbūt kāds tomēr līdz galam tā kā nesadzirdēja, respektīvi jautājums ir šāds. Kurš skaitās pārzinis, ja uzņēmums X, iestādes Y, likumisko vajadzību nodrošināšanai sniedz personu datus? Un tev jau tur bija tas piemērs par valsts ieņēmumu dienas, piemēram, kuram tā informācija jāsniedz. Bet varbūt likumā noteikto pienākumu izpildē. Likumisko vajadzību nodrošināšanai. Te ir 2 pamati. Te var būt likumā noteikto pienākumu izpildu un tad tiesiskā jeb leģitīmā interese. Jā. Kam tā interese ir? X vai Y?
Es gribētu vērsties pret zāli, varbūt cilvēks grib precizēt savu jautājumu, bet viņam ir tik foršs Twitter niks, ka tā būtu personas datu izpaušana. Kur visi varētu iet un noidentificēt personu. Jā. Bet pieņemsim, ka tomēr ir šis te piemērs ar šo te pašu vienalga, vai tas ir ieņēmuma dienests vai kaut kas tāds, kur likums prasa, jums būs dot tos datus. Ja? Un šī brīdī man viņi iziet tā kā ārpus kontrolas. Tad es saku, labi, dodiet secure VPN tuneli, un mēs jums kaut kā nodrošināsim, jo es viņus no sevis neizlaidīšu nedrošā veidā ārā. Jo man ir aizliegts, mani sodīs. Tu zini, ka bieži vien dažām iestādēm ir tā gluži vienalga, viņi atsūta vēl garāku papīru. Ja? Te būs īstenībā, ja mēs pamatojoties uz tiesisko kaut kādu pieprasījumu, iedodam šos datus kaut kādam, kur mūsu interesi nekāda nav, bet piemēram policijai. Tad mēs esam pārziņu, mums bija jāizvērtē, kāpēc mēs devām, vai mēs drīkstējam dot, un tie, kas ieguva, tiem ir, kāpēc viņi vāca, un viņi kļūst par patstāvīgiem pārziņiem. Bet tur ir dažādi mērķi un dažādas funkcijas, ko tiem datiem dara. Līdz ar to nebūs kopējie pārziņi. Jo ir vēl tāds, ko arī minēja, kopējie pārziņi, kad ir viena ideja, viens mērķis, kāpēc mēs vispār kaut ko darām. Šeit būs 2 patstāvīgi pārziņi. Jā, viens vienā pusē, otrs otrā pusē. Līdzīgi kā gadījumā, ja man EDS-ā, jāliek informācija par jaunpieņemtiem darbiniekiem vai kaut ko tādu. Tur ir veids savas funkcijas. Ok, ļoti labi. Teiksim sirsnīgi paldies Agnesei. Aplausi.